Sveiki! Pirmā jaunauģu kopšana ir stādīt egli. Pēc papīra tas ir namaksns. Dabā man vairāk šķiet, ka tas vairāk līdzinās lānam. Te nekas nav pa kaut kādiem gadiem 3 vai 4 riktīgi saaudzis. Un ko te ir jākopj? Jāsaprot, ka te ir ļoti daudz meža zvēri, tām priedēm, kurām te būtu jāsējās. Tas ir apmēram viss šāds te pakostas jau paaugušas. Tās eglis vēl kaut cik turās. Un tad tas galvenais ir attēnot eglis. Var redzēt, te ir viss krūmi pie eglēm nozāģēti. Tas ir krūklis, bet tā kā krūklis ir arī laba zvēru barība, viņi samērā labi ēd. Tad to krūkli pieņem vietās, kur viņš kaut kur neaug egļu vainagos. To viņi atstāja, var redzēt, šitas te krūmu pudurs ir palicis un te apkārt te eglīte ir nozāģēts. Un atstāt arī pašsējušies bērzi. Te veidosies tāds mistraudze eglu bērs. Kaut kur pa vidu vēl ir kaut kādi smuki ozoli, kas ir pamanījušies nenograust. Redzēs, kā viņš šitajā auglīgākajā tipā izaugs. Noteikti, kad augs izskatās, ka tas sākuma augšanas spars ir labs un stumbrs. Arī daudz maz negrausts. Jā, un tā galvenā doma ir kopjot tās jaunaugas atstātas zvēru barības, lai viņiem būtu ko ēst, lai viņi neēst mērķu kokus. Izskatās bišķiņ krūmā, kaut kur vēl pie eglītēm, kur atstāja kaut kādu bišķiņ garākas stumbeņas tādas, lai tiem meža zvēriem te nebūtu tāda ļoti viegla staigāšana cauri, nejustos komfortabli. Un vēl kas ir labi, kad šitos te bērus nogriež augstāk, viņi tā kā riktīgi nedzena atvases, jo pretējā gadījumā viņi nogriež tur līdz apakšai, tad viņi riktīgi sāatvešo, un tāpēc pāris gadiem jau ir tur kaut kāda tāda 2-metrīga atvase. Un tā, kaut kā mēģinām kopā ar dabas ritmiem, kopt jaunaudzi, un būs labi. Tā, tiekās mežā.